Šī ir veģetārā lazāņa. Pamēģināsim. Episka. Ja gribat redzēt, kā viņi gatavot šo te lazāņu, skatieties video. Es visu parādīšu. Tas ir super garšīgi, ticiet man. Veģetārā lazāņa sākas, protams, ar pildījumu. Tāds kā veģetārais ragū, ko es šodien izmantošu tātad sēnes kombinācijā ar cukīnī, sīpolu. Un no sēnēm man ir būtībā nopirkt šampinioni, šitake un tādas sēnes, kas saucās simedži vai nezinu īsti, kā viņas garšo. Vienreiz laikam biju mēģinājis, bet tātad vēl, protams, es likšu tomātu pastu klāt. Sautēšu to, es domāju, 2-3 stundas. Ja man jāskatās, kā tas viss notiks, jo savā ziņā šis ir arī eksperiments. Es neesmu taisījis no tādām kombinācijām, jo tās, teiksim, veģetārās lazāņas, viņas ir dažādas kombinācijas. Ir, kur tikai no sēnēm, ir, piemēram, populāra rikotas siers ar spinātiem, ko es arī gribu pamēģināt. Tā kaut kā, var sakot, es tās sēnes tagad notīrīšu, sagatavošu, sagriezīšu un sākšu viņas sākumā apcepšu, un pēc tam es pa vienam sīpolu, sēnes, cukīnī sākumā nedaudz apcepšu, apraušu, un tad es likšu katlā un sautēšu. Pielikšu, protams, tomātu pastu klāt un arī nedaudz pienu vēlāk. Un es gribu tādu masu dabūt, tādu foršu. Viņu, protams, varbūt var blenderēt. Es skatīšos, kā tas izskatīsies un pieņemšu lēmumu jau procesā. Tā kā skatieties tālāk. Es sākšu šoreiz ar sīpolu sagriešanu. Sagriezīšu to tādos daļās. Ne pārāk rupi, bet ne pārāk smalki. Tādos kā kubiņos. Es domāju, ka sautējoties viņš praktiski tur izjuks. Vispārībā man ēdienos patīk sīpolu pielikt, jo dod tādu foršu garšu. Sīpolu ķiploku, es vēl ķiploku pielikšu arī mazliet aizmirst, bet to es likšu jau vēlāk, tad, kad man sautēsies. Es vienkārši ar spriedu iespiedīšu viņu. Tieši tāpat es sagriezīšu arī cukīnī. Tā galiņus neņemsim nost. Jau parādās sāklis, viņš jau tāds vēl vairāk jau būtu par vecu varbūt. Kaut kāds tāds gabals, es domāju. Viņš vēl arī saruks. Šīs te ir šitake sēnes. Es nogriezīšu viņām tikai nost pašas tos kātiņiem tās apakšas, jo nedaudz tā nevar saprast, tā kā ar zemi vai kā. Var jau būt, ka viņas ir arī nav nevainas, bet šoreiz es tās sēnes nomazgāju. Es sagriezīšu, domāju, kaut kā tā. Nomazgāju, tāpēc, ka gribējās, lai ir tīrāk, tur kaut kāda zeme vai kā. Man vienkārši nav laika ar rokām ar savus papīrīti tīrīt visu, kaut gan tas būtu, protams, bijis labāk. Bet tieši šodien ir tā, ka gribu nedaudz akcelerēt savu ātrumu. Tāpatām man vēl ir šampinioni, tos es arī sagriezīšu un parādīšu nākamos etapus.
Kaut kad es gribu uztaisīt tikai no sēnēm. Starp citu, es biju nesen eksperimentējis ar sēņu ar žāvātāju, kas ir domāts augļiem, dārzeņiem. Izkaltēju arī tā skaitā šīs sēnes. Varbūt es nedaudz pielikšu, es jau padomāšu. Bet varbūt to es atstāšu citiem eksperimentiem, mērcēm un tādām. Tā kā tā. Griež šampinjoni, starp citu šitie šampinjoni jau praktiski pārauguši, viņiem te jau tāds veidojas, bet tas nekas. Viena lieta ir tādi tie brūnie šampinjoni, kad viņi tā kā pāraug. Es domāju, ka tie ir tie paši. Tāds sēnes saucās portobello. Lielas tādas, tāds apurīti ir kāda 8 pat 10 cm diametrā māc būt. No viņām var superīgi uztaisīt. Es biju taisījis sēņu girosu vai kebabu, sauc kā gribi. Es kaut kad uzfilmēšu, parādīšu. Ļoti laba lieta. Vēl no viņām arī var taisīt kaut ko līdzīgu steikam. Tā kā parādīšu to metodu arī, kā tās sēnes var nesagriežot vasalas tā uztaisīt. Tā, labi, man vēl tās mazās sēnītes jāsagriež, bet es viņas vienkārši nogriezīšu tikai saknīti. Tās es domāju, likšu iekšā tādas, kādas ir. Tādas viņas ir, es viņas tā kā bišķiņ noskaloju. Te pašu saknīti nogriezīšu varbūt vēl, lai viņas atdalās. Domāju, ka būs cik man daudzi dārzeņi. Redzēs, ja man paliks pāri. Tad, kad es būšu visu tur izsautējis un uztaisījis, ja man paliks pāri, tad, kad es taisīšu lazaņu, es noteikti sasaldēšu šo. Un man būs pēc kāda laika atkal jau vismaz nedaudz kādām ēdienām, tur makaroniem, vienalga, nezinu, izdomāšu. Tā kaut kā. Vairāk vai mazāk viss ir sagriezts, varbūt paliek tikai ķiploks. Es tagad sākumā apcepšu sīpolu, bišķiņ ielēju veļu. Apcepšu sīpolu, tad es to likšu katlā. Man ir sagatavots tukšs katls, kurā es jau tos apceptos likšu iekšā pēc tam. Un tad pakāpeniski apcepšu arī sēnītes nedaudz pārlikšu. Un cukīni, es domāju, nav jāgas vispār nekādā veidā tur apcept. Viņus vienkārši likšu iekšā un tas viss sautēsies. Vēl viena nianse. Es esmu redzējis, ka tajā ragū var pieliet, piemēram, dārzeņu buljonu. Es to varbūt darīšu, bet es skatīšos, vai vispār tas būs nepieciešams, jo no sēnēm man ir daudz sēņu, vesels kalns. Vai vispār vajadzēs? Lūk. Ok, es parādīšu laika gaitā, kā tas man te viss notiek un attīstās. Starp citu, sīpols iesaku sākumā pasautēt, nevis vienkārši uzreiz apcept. Tad viņi nedaudz palaiž sulu un tik ļoti nepiedegs. Man jau diezgan labs progress ir. Es vēl nedaudz apcepšu viņus. Jā, starp citu, man nav plāna visu to lazaņu apēst šodien vienā dienā. Domāju, ka lielāko daļu sasaldēšu, sadalīšu porcijās, atdzesēšu, viņu atdzesēšu, tad sadalīšu porcijās, vakuma maisos, vakumā un saldātavā. Un tad es varu turpmāko, 2-3 mēnešu laikā, jebkurā laikā, kad es gribu izņemt, uzsildīt mikroļņu krāsnī un man ir gatavs vakariņas, burtiski 10 minūšu laikā. Tad, kad tu esi, piemēram, atbraucis pēc garākas darba dienas mājās un tev negribās neko gatavot. Super variants. Tā, es uzskatu, ka sīpoli būs gatavi. Izslēgšu ārā, es viņus lieku uzreiz katlā. Un tūlīt likšu virsū sēnītes. Tā, ko liksim tās sēnes pakāpeniski. Šīs te arī var. Nezinu, it kā labāk jau man būtu bijis laikam viņas kaut kā sadalīt un cept atsevišķi, bet man vienkārši nav tik daudz stundu. Tad man visa diena ir jāpavada, lai uzfilmētu šito video viņam. Mēģināšu kaut kā
kaut kādu kompromisu rast. Nu tā, lai viņš tur apcepās, parādīšu vēlāk, kā izskatās. Un, draugi, ja jūs zinātu, kāda smarža, kāds aromāts, it kā es būtu mežā kaut kur, nezinu, septembrī, nu tā, ziniet, tā mežā smaržo, kad ir sēnes, nu kaut kas līdzīgs, fantastika. No tām sēnēm no katras ir nedaudz savādāk tā smarža, super. Un šīs te sēnes es vienkārši, un arī jūs, viņas var nopirkt veikalā. Es domāju, lielajos supermarketos, mazākos, tur tā izvēle nav tik laba. Šampiņoni jau, protams, ir visur. Es gribēju austersēnes pielikt klāt šeit, bet viņas nebija nopērkams tajā dienā. Un es negribēju braukāt par pus Rīgai apkārt un meklēt, kur ir. Kaut kur jau viņas droši vien būtu. Tā, es tā pa bišķīm piebaru, tad, kad viņas saplok, tad es piebaru klāt nākamo. Kaut kādas minūtes 7 ir pagājušas, varbūt 8, kā es viņas te sautēju, apcepu. Viņas ir diezgan labi jau sarupušas. Es domāju, ka es tagad ielīkšu viņas jau katlā un turpināšu to visu procesu tālāk katlā. Kopā ar sīpoliem, lai jau iegūst kādu aromātu. Un tad es pielikšu klāt arī tomātu pastu, es domāju. Jo tā tomātu pasta arī, bet kaut gan laikam es sākumā noņemšu šito nost, tās sēnes. Un tomātu pastu es salikšu kopā ar sīpoliem, mazliet pasautēšu. Tā, tagad es esmu uzlīdis atkal atpakaļ katlu, kurā ir apceptie sīpoli, un likšu tomātu pastu iekšā. Pielikšu divas tādas ādamkarotes. Tā, no sirds jāizņem ir šeit augšpusē. Māc būt situācijas, kā tajā vietā, kur veidojas ar laiku pelējums. It kā šī te pasta ir ar konservantiem, un es pērku ar konservantiem. Tāpēc, ka tā, kas ir piemēram spilvas ražotā, tur ir foršs uzraksts bez konservantiem, bet ņemiet vērā, ka maksimums laikam pēc 2 nedēļām tur tāda foršs zaļš kažociņš sāks augt. Un tik daudz, tik lielos kvantumos es negatavoju, lai es paspētu viņu iztērēt. Lai kā man patīk gatavot, bet man nav laika tik daudz. Tā, es esmu pielicis arī klāt sēnes. Nedaudz šo te pasutināšu, un tad es likšu klāt cukīnī. Un tad es skatīšos, vai man vajag uztaisīt buljonu un pieliet klāt, vai arī vienkārši ūdeni var pieliet, uzvārīt karstu. Un tā kaut kā. Šis man ir eksperiments. Bet es esmu diezgan drošs, ka viss sanāks labi. Esmu pielicis arī visu cukīnī, iejauc iekšā, visu iemaisīju. Es tulīt uzlikšu vāku. Viņš tur mazliet sautējās savā sulā, bet es jūtu, ka man vajadzēs pieliet ūdeni klāt. Un vēlāk laika gaitā es pielikšu arī klāt pienu nedaudz, jo to pienu liek arī boloņas mērcei autentiskai, kas ir ar gaļu. Bet šī brīdī es vēl nelieku sāli klāt, nekādas garšvielas, ne sāli, neko, ne pipars, neko. Tāpēc, ka man ir jādabū tā mērce jau gatava, tāda, kāda es viņu gribēšu. Reducējuši tik tālu, un tad es zināšu, cik daudz pielikt. Es uzvārīju ūdeni, pielēju vardošu ūdeni klāt, tā, lai gandrīz nosēdz pilnībā šo te manu mākslas darbu, uzlikšu vāku un sautēšu apmēram 40 minūtes, varbūt stundu, un tad es skatīšos, ko darīt. Pieliešu pienu mazliet klāt droši vien. Ragū ir, es teiktu, domāju, ka gatavs. Es viņu jau bišķiņ pamīcīju ar šādu te instrumentu, kas ir domāts kartupeļu putru, jeb biezeni taisīt. Šāda te konsistence. Es domāju, ka es viņu ņemšu nost. Un tad es sagatavošu visus priekš bešamelu un parādīšu, kā es to taisu. Esmu gatavs taisīt bešamelu mērci. Klasiskā variantā to taisa tā. Milti
un sviests 1:1 proporcijā pēc svara, un piens 10 reizes vairāk. Mililitros kaut vai var arī. Piemēram, manā gadījumā šeit ir 40 grami sviests un 40 grami milti. Taču tad tā bešamela mērce sanāk diezgan bieza. Es teiktu, gan rīz vai tā kā tuvu tam, kā kausāts siers, bet man tomēr gribās šoreiz mazliet viņu arī šķidrāku. Tamdēļ es taisīšu sakojoši 40 grami sviests, 40 grami milti un nevis 400 ml piens, bet man ir 600. Es viņu nedaudz uzsildīju, neuzvārīju, bet uzsildīju. Un sākās tas viss ar to, ka es tagad ielikšu iekšā katlā sviestu. Sviests tūlīt man sāks kust. Un klasiskais variants vēl mums vajadzīgs sāls un muskatrieksts. Lūk, šeit ir tā, ka taisa tā saucamo rū franču valodā. Tas nozīmē to, ka sviestā mazliet apgrauzdē miltus, kas noņem to miltu garšu. Viņa tā kā paliek tā aromāts un arī garš laikam nedaudz kā pēc riekstiem. Nav tas miltainums pēc tam tajā mērcē. Un tad, kad tas tiek apgrauzdāts, es nevaru krāsu parādīt. Man vienkārši tā kamera nestāv tik augstu. Līdz ar to es nevaru no augšas filmēt, tas nekas. Galvenais ir tas, ka es parādu, kā to taisa. Tagad es bēršu miltus klāt iekšā, jo sviests man ir izkusis. Uz nelielas uguns, tā. Savācam visu. Viņam veidojās šāda tā masa, tāds tā kā. Es jūtu to smaržu jau tādu riekstu, bišķiņ sākās. Viņš nedaudz tā kā apbrūninās, it kā karamelizējas. Tā, es sākšu liet pienu klāt. Visu laiku ir jāmaisa. Tagad es palielināšu mazliet temperatūru. Viņa tā mērcīte jau tāda uzreiz sabiezēja. Lieku vēl. Es domāju, ka es vienkārši liešu no katliņa. Tagad es izliešu uzreiz visu. Samaisīšu viņu. Tā, lai nav kunkuļi. Viņu vajag uzvārīt un pavārīt kaut kādas, 4 minūtes. Un tas viss smuki sabiezēs. Tad es ielīšu mazliet arī sālīt klāt uzreiz. Visu laiku jāmaisa. Tā, bešamela mērce ir gatava. Es viņu uztaisīju tādā. Viņa, kad atdzisīs, viņa paliks vēl bišķi biezāk. Bet viņa līp pie karotes klāt, redziet. Viņa it kā tak un skaitās, ka šādi te novelc, ja viņi nesaiet kopā, nesavalkās šī vietā. Tad ir ok. Ir pienākusi tā zelta stunda, kad varam to visu likt kopā. Šeit es sarīvēju čedaru sieru. Man ir mozzarella, ko es likšu arī lazaņas plāksnes, mans dārzeņa ragū un bešamela mērce. Tātad sākās viss ar to, ka capam trauka dibanā, ieliekam mazliet šo te mērci, un tad mēs liksim pa virsmu plāksnes. Mērci domā tur dibanā tāpēc, lai tās plāksnes tur nepielīp, jo viņas ir sausas, viņas var likt sausā veidā. Nav vajadzības neko tur mērkšķēt vai kā. Tā, liksim pirmo slāni. Tā. Un te vēl ir mazliet, ko es mēģināšu salauzt.
aizlikt to tukšumu. Tā, tagad es lieku atkal mērci. Mērci ne, bet pildījumu. Viņš ir superīgs, apskatieties. Nu vai nav skaisti. Tā, šeit klāt starp citu tajam dārzdeņu ragū es pieliku sālīti un vienu garšvielu, tādu, kas ir domāta grieķu virtuvē, ko atveda no Krētas. Nu, var arī šādu sieru mazliet pakaisīt. Un tad liekam nākamo slāni. Ieliesim vēl bešamelu. Mazliet maisīšu, viņš jau mazliet ir tāds. Man tāda šķidrāka, viņa nav tur visu jānosac. Lejam tā, bišķiņ haotiski. Tā, tagad liekam nākamo slāni ar plāksnēm. Ja man pietrūkst ar šīm, tad man ir vēl plāksnis. Tā te likšu. Jāskatās, kā es varu. Mums te vajadzēs to viducīt aiztaisīt. Tā te. Labums ir tāds, ka viņas var laust, un tā nav nekāda problēma. Hop. Tā, tagad atkal izskatās, ka ragū man tieši pūs laikā šeit. Neko man sasaldēt nesanāks. Nu, bet tas nozīmē to, ka lazāņa pietiks tiešām ilgākam laikam. Šodien papēdīšu, nezinu, te ir tā 1/3 un šitā te tāds 2 kvadrāts mēs apēdīsim. Pārējo varēs sasaldēt. Man nebūs jātērē laiks kaut kad, kad man būs, piemēram, svētdiena brīva un es negribu neko darīt. Tad varēs mierīgi uzēst. Nu tā, salieku mocarelu. Starp citu mocarelu, ko Latvijā pārdod pamatā veikalos, tā ir no govs piena, taču autentiskā itāļu mocarela ir no bifeļa. Viņa saucās mocarela di bufala. Šādi tad viņu var nopirkt. Tā, liekam nākamo slāni. Tā, kā lai dara. Atkal šitā var mēģināt. Šitā. Nu, un tagad man jāsāk laust. Tā, viņš gabali te. To visu, tas nekas, to visu mēs varam samest. Tā nav problēma. Hop, tā te. Aiztaisam. Tā, labi. Nu, šoreiz varam, to mēs mazliet šādi. Kaut kur es skatījos, ka itāļu nonas, jeb vecmāmiņas, viņas saka, ka īstai riktīgai lazaņai ir jābūt 7 slāņiem. Nu, šī traukā 7 slāņi, nu, tiešām nekādīgi nesalīd. Lai cik ļoti es gribētu. Tā, katls ir tukšs. Nu, katls šeit bija apmēram līdz pusei pilns man. Šitas kauss nav baigi parocīgs. Tā. Nu, lūk. Vairāk es arī nevarēšu salikt. Tā. Labi, šo te es vēl salauzīšu, kaut kur te sametīšu. Sliktāk jau nebūs. Tagad salikšu sieru. Likšu es viņu cepeškrāsnī uz kaut kādiem laikam 180 vai 200 grādiem. Pacepšu apmēram pusstundu. Un tad izņemšu ārā, uzlikšu vēl mazliet rīvāt sierus, arī vēšu. Un ielikšu vēl uz kaut kādām 10-15 minūtēm. Un pēc tam tas viss ir jāatdzesē. Tad viņu var forši sagriezt. Tā. Lejam visu bešamelu pa virsu, lai tas viss mums ir smuki. Te. Tā, likšu te. Mazliet viņu izlīdzināšu. Lai viņi sēdiet visur. Nu tā. Te ir daudz lazāņas.
Šo es likšu cepeškrāsnī, uzcepšu un ēdīšu. Lazaņa var būt ne tikai no gaļas, ne tikai ar klasisko ragu, bet arī šādā versijā. Ļoti, ļoti garšīgi. Paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajam video. Un lūdzu, neaizmirstiet piesakot manam kanālam. Es likšu ik pa laikam vēl interesants video un noderīgus jums arī. Paldies! Atā!